Vai varat iztēloties, kā tiek iegūts šāds gaismu efekts? Vai arī šāds? Jā, var sacīt, ar daudziem un dažādiem starmešiem. Un tas būtu pareizi sacīts, jo mēs taču pērkam biļeti uz koncertu, lai baudītu mūziku, skaņu, gaismu, nevis prātot, kas lācītim vēderā. Taču, ja sacīsim, ka šis ir veidots Latvijā, šī ir kompānija NA, kas atrodas Latvijā un ražo gaismu un skatuves iekārtas gan savām vajadzībām, gan arī pasaules izklaides biznesā. Un viņu ražojumus savos koncertos izmanto šis mākslinieks, un arī šis, un vēl šis, un daudz citi pasaulē. Viss sākās ar šiem diviem vīriem, kuri 90. gadu sākumā koncertu iedvesmoti pieaicināja domu biedrus un dažādus amata meistarus un nolēma darīt paši. Igaunijā bija Rocksummeri. Tur bija arī daudzas tā laika A-klases zvaigznes uzstājās, un tas atstāja iespaidu. Viņi gribēja radīt gaismu mākslu, taču gribēja to darīt ar labu, mūsdienīgu tehniku. Un tā izveidojās divi viens otru papildinoši darbības virzieni – tehniskais un mākslinieciskais. Labi stāsti, kas tev tur ir piedāvājumā? Īsavienojums starp divām saulēm, tad ir Dieva kamanās, 4 krasti. Lai realizētu šādu mēroga efektus, ar dažiem starmešiem vien nepietiek. 683 lupturi ir izmantoti. Tas ir, kad ieslēdz visus, tad izstāsta diktis piloti. Un pēdējo 30 gadu laikā skatuve ir kļuvusi par sarežģītu, autonomu organismu ar savu iekšējo datu pārraides tīklu, saviem serveriem un perifērijas iekārtām, jeb starmešiem. Tādu daudzumu iekārtu nav iespējams ieslēgt un izslēgt ar rokām. Vadība notiek digitāli, no pults, kas patiesībā ir īpaši šim nolūkam radīts dators. Tā pults man ir šeit tāpēc, lai es vizualizācijā varētu sagatavot tās programmas priekš pults, priekš gaismu pults, un tajā brīdī, kad es pēc tam pieslēdzu tās īstās gaismas, īsto skatuvi, tad es zinu, kas notiks, kad es tur nospiedīšu to pogu, ieslēgšu šito. Šo NA ražoto starmeti izmanto koncertos daudzviet pasaulē. Tas sastāv no daudzām visai asprātīgi izvietotām diodēm un vadības bloka, kas ļauj to ieslēgt kopējā digitālajā tīklā. Atšķirībā no iepriekšējās paaudzes lukturiem, kurus varēja vai nu ieslēgt vai izslēgt dažādos ātrumos, jaunie diožu starmeši dod iespēju mainīt krāsas, veidot dažādus rakstus un izbūvēt tos dažādu veidu korpusos. Un tas paver gandrīz neierobežotas iespējas skatuves efektu radīšanā. Pircēji ir būtībā lielas gaismu tehnikas īres kompānijas, galvenokārt Amerikā un Lielbritānijā. Pasaules mērogā, kā skatoties, tā lielā kustība tirgū ir tieši lielajās stūrēs, kur ir 200–300 koncertu vienai grupai kaut kādu dažu gadu garumā. Lielākajos koncertos var būt pat vairāki tūkstoši starmešu. Tie visi ir saslēgti vienotā tīklā. Tie ir kilometriem vadu un tūkstošiem savienojumu. Tāpēc gaismu tehniķiem iemirdzas acis, kad viņi ierauga šo NA ražoto digitālo testēšanas ierīci, kas dod iespēju veikt sistēmas pārbaudes un bojājumu noteikšanu no jebkuras vietas uz skatuves, lieki nekāpelējot un neskrēdot. NA jau no sākuma izlēma visu taisīt paši. Gan lukturus, gan to transporta kastes, kābeļus, skatuves konstrukcijas un tā joprojām. Tas varbūt nav lētāk, kā nopirkt no citiem ražotājiem, toties tā ir tāda kvalitāte, kādu vēlas kompānijas cilvēki saskaņā ar pieredzi un zināšanām. Man patīk, ka mēs darbiņu daram šeit, strādā mūsu Latvijas cilvēki. Tāds ir mūsu uzņēmuma biznesa modelis, kad mēs daram šeit, Latvijā. Cilvēki, kas pie mums strādā, es teiktu, tas ir galvgalis. Tas ir noteikti top 10, top 15.